Labs rīts visiem, priecājos būt atkal šajā rīta stundā kopā ar jums, un tas ir patiesas prieks vienmēr. Es priecājos te kungā, es priecājos, ka Dievs darbojās tavā dzīvē, manā dzīvē, un tas ir patiesas prieks baudīt Kristus tūmu, jo Jēzus ir reāls. Jēzus patiešām ir reāls, un to es varu pateikt sākot no 12 gadu vecuma, kad es pieņēmu Jēzu Kristu par savu dzīves kungu un glābēju. Un, ja kāds jautā, kāpēc šie raidījumi sirdsbalss, tad tas ir tiešām mans prieks, tad tā ir mana laime kalpot tam kungam. Kalpot, kā Bībelē teica, būs kalpot tam kungam, savam Dievam, te viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni, un es novērsīšu visas tavas slimības. Un Bībelē teica, ka Dievs darīs atšķirības starp tiem, kas kalpo, un starp tiem, kas nekalpo. Tāpēc prieks ir kalpot tam kungam. Ne tikai tāpēc, ka ir tik daudz apsolījumu, bet šajā laikā, kad es kalpoju Dievam, es tik ļoti baudu viņa tuvumu, viņa klātbūtni, viņa svētību, viņa žēlstību. Protams, ne bez pārbaudījumiem, ja? Arī manā dzīvē ir daudz dažādu pārbaudījumu. Bet es priecājos par to, ka es to varu darīt, kad es varu kalpot, kad es varu šodien izplatīt atziņas saldo smaržu. Amen. Un ka arī šajā rītā es varu izplatīt Jēzus Kristus atziņas saldo smaržu. Slavu Dievam par to. Slavu un pateicību Jēzus Kristus vārdā. Ka arī šī brīnišķīgā atziņas smarža, Kristus atziņas smarža, piepilda tavu nāmu, tavu māju, to vietu, kur tu skaties šajā rītā šo raidījumu. Slavu Dievam par to. Slavu un pateicība Dievam. Lai vēl vairāk un vairāk izplatās Jēzus Kristus atziņas saldā smarža. Amen. Jā, šodien mēs lasīsim Lūkas evaņģēlija 2. daļu. Man vajag atkal, kā saka, ar lieko svaru cīnīties, jo kaut kas pienāk klāt, kaut ko palaiž vaļā, kāds grožs. Bet es turpinu skriet sestdienās, svētdienā, un, protams, varbūt pēc darba vēl jāskrien. Bet man patīk to, kā es jūtos, kā mans organisms jūtās. Un vislabākais veids, kā es patiešām atspirkstu brīvdienās, ir kad es skrienu. Protams, es skrienot slavēju Dievu, pārdomāju, man ļoti daudz atziņas arī ir nākuši skrienot, jo galva sāk labāk strādāt, organisms atmostās pēc visu šīs smagās darba nedēļas. Bet, protams, vislabāk es jūtos, esmu pilns enerģijas tad, kad es pavadu arī laiku raidījumā, un es domāju vienkārši, kad jāatsāk arī šīs vakar varbūt lūkšanas un sestdienā vai svētdienā, lai neizpaliek sestdienas svētdiena. Ļoti gribētos lūgt, nevar saņemties, jo brīvdienas un vienkārši atslēdzos no šīs pasaules, lai atpūstos. Bet, protams, ir svarīgi lūgt, un ir brīnišķīgi bija arī šie raidījumi garā un patiesībā, kur mēs visi lūdzām. Un arī tas būtu ļoti labi lūgt Dievu, aizlūgt viens par otru. Lai Dievs vada, lai Dievs dod enerģiju, kungs dod mums enerģiju, vairāk spēka, vairāk gudrības, vairāk, kungs, debes tēvs, vairāk tevis, Jēzu, vairāk tevis, debes tēvs, mūsu dzīvēs, jo tikai ar tevi mēs esam patiesi laimīgi, Jēzu, tikai tu dari laimīgu katru no mums, un pieskaries šajā rīta stundā katram, kas klausās šo pārādi, pieskaries, svētī, debes tēvs, lai tavs prieks piepilda katru cilvēku sirdi, lai tavs miers, un lai tiešām tēvs šajā raidījuma laikā cilvēki piedzīvo atbildes, kungs, kad piedzīvo atbildes, debes tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Es to lūdzu, debes tēvs, ka cilvēks saņem atbildes savā dzīvē, varenajā Jēzus Kristus vārdā no tevis, kungs. Es to lūdzu varenajā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jo patiešām es priecājos par to, ka cilvēki var atrast atbildes pie Dieva, un varbūt
to es arī runāju katru rītu par to, ka dzīvē mums nenotiek viss tik ātri, vismaz Dieva valstībā. Protams, ir kaut kādas lietas, kas var notikt tagad un tūlīt, bet es redzu to, ka tas ir vesels tāds process, mēs lūdzam, mēs gaidam, mēs sagaidam, un kā Bībelē teica, ka mēs neesam tie, kas padodas, bet kuri iet un iemanto apsolījumu. Amen. Un arī šajā rītā mēs neesam tie, kas padodas, bet kuri iet un iemanto apsolījumu. Amen. Slava Dievam. Slava Jēzum Kristum. Lai slavēts ir Dievs šajā rīta stundā, un es vienmēr viņu slavēšu, jo viņš ir patiesā gaisma, kas šodien apgaismo katru cilvēku. Slava Jēzum. Tiešām svētī Ingu, svētī katru, kas šajā rīta stundā pievienojas šim raidījumam. Debes Tēvs, tiešām tavs prieks piepildi šo cilvēku sirdis. Es ļoti ceru, ka jūs mani labi dzirdat, kad jūs mani labi redzat un kad viss ir labi ar skaņām. Vismaz es redzu programmā, ka skaņa ir, un es ticu, kad jūs mani labi dzirdat. Un šajā rītā mēs lasīsim tad Lūkas evaņģēliju 2. nodaļu, un sākot ar 25. pantu līdz nodaļas beigām. Tad Lūkas evaņģēlijas 2. nodaļa no 25. panta līdz, ja nemaldos, 52. pantam. Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzalemē, vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izrēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūs redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērni ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad to uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja: Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu. Es ticu, ka arī tu šajā rītā vari pateikt, manas acis ir redzējuši tā kunga pestīšanu. Jo tu esi sataisījis, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu, apgaismot pagānus par slavu saviem Izrēla ļaudīm. Un Jāzeps, viņa māte, brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Simeons to svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei: redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izrēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz sirdžu domas nāktu zināmas. Un tur bija praviete Anna, Famiela meita, no Ašēra cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija nodzīvojis 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap 84 gadiem, tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Mīļie, aleluja, šī atraitne 84 gadi nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Mīļie, kā mēs arī varam kalpot ar gavēšanu un lūkšanu, lūgt par cilvēkiem, lūgt par savu ģimeni, lūgt par saviem mīļajiem, lūgt par Latviju, lūgt par to vietu, kur tu dzīvo, un tu redzēsi izmaiņas. Es to saku tiešām no savas pieredzes, kad lūdzot, es vienmēr tur, kur es atrodos, es lūdzu par šo vietu, un es redzu, kā viss mainās, kā šis reģions izmainās, tur, kur ja es lūdzu, un ja es gavēju, ja es iestājos par cilvēkiem. Tad arī tajā pašā stundā piegāja un slavēja to kungu, tad atraitne, un tā runādam uz visiem, kas Jeruzalemē gaida uz pestīšanu. Un viss pēc tā kunga
bauslības izpildījuši, tie atgriezās Galilejā savā pilsētā Nāceretē. Bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības un Dieva žēlstība bija ar viņu. Un viņa vecāki gāja gadus uz Jeruzalemi Paskās svētkos, kad nu viņš bija 12 gadus vecs un tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi, un kad svētku diena bija pagājuši, tad tiem atkal uz mājām ejot bērns Jēzus palika Jeruzalemē, un Jāzeps viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļabiedriem, un vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem. Un, kad tie viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzalemi, lai to meklētu. Un pēc 3 dienām tie viņu atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un viss, kas viņu dzirdēja, iztrocinājās, brīnījās par viņu saprašanu un atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbījās, viņa māte sacīja viņam, mans dēls, kāpēc tu esi tā darījis? Redzi, tavs tēvs un mēs tev ar sāpēm esam meklējuši. Un viņš tiem atbildēja, kam jūs esat mani meklējuši, vai nezinājāt, ka man jādarbojās sava tēva lietās? Bet tie neizprata viņiem viņa sacīto vārdu, un viņš nogāja tiem līdzi uz Nācereti un bija tiem paklausīgs. Bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī, un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Slava Dievam! Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Mīļais, dārgais, svētais gars, es pateicos Tev par šo rīta stundu, es pateicos, Kungs, Jēzus, ka šis ir brīnišķīgs rīts, lai atkal katru rītu no jauna baudītu Tavu tuvumu, Tavu klātbūtni, Tavu mieru, Tavu vadību, visu šo dienu, lai tiešām paustu, ka Tu esi labs Dievs. Tu esi labs, debes Tēvs. Tu esi labs, un debes Tēvs pateicos, ka atkal šajā rītā es pilnā mērā baudu Tavu žēlstību. Visi brāļi un māsas Kristu, kas šajā rītā ir kopā ar mani raidījumā, ka viņi pilnā mērā bauda Tavu žēlstību, Tavu klātbūtni, Tavu tuvumu, un ka viņi priecīgi ir Dievā, ka viņi priecīgi ir Jēzu Kristu. Es zinu, ka Sātans cenšas nozagt šo prieku, bet, Kungs Jēzu, Tavs spēks nespēkā varens parādās. Un lai tiešām nekas nevar nozagt, lai šis zaglis nevar ienākt mūsu dzīvē un nozagt prieku un laimi mūsu dzīvē. Ka mēs visu mūžu dienas esam priecīgi un laimīgi un baudam, ka Dievs ir labs un ka mēs katru rītu pilnā mērā baudam Tavu žēlstību, Tavu žēlsirdību, Tavu mīlestību, Tavu vadību, ka mēs varam dejot kā Izraēla tauta, Dievs, dejot kā ebreju tauta, ka viņiem skan šī mūzika, viņi dejo savam godam, savam Dievam par godu un slavu, ka mēs varam dejot, ka mēs varam priecāties katru rītu, Kungs, Jēzus Kristus vārdā. Amen, amen. Paldies Tev, svētais gars, ka Tu uzrunās cilvēku sirdis. Amen. Es atceros māsu Renāte, par ko jau esmu dalījies. Viņa tāda kā ticības māsa manā dzīvē bijusi tāda kā, ticības māsa, bet viņa teica, ka es katru rītu, kad es pieceļos, viņa cēlās un 6 no rīta vai 5, viņa pavadīja laiku ar Dievu, viņa lasīja Bībeli, viņa lūdza Dievu, un viņa dejoja Kristumu par godu, par slavu, dejoja. Un arī mēs varam tiešām dejot un slavēt un pateikties par visu to labo, ko Jēzus Kristus mūsu dzīvēs ir darījis un darījis un svētīs un palīdzēs. Amen. Slava Jēzum. Slava debes Tēvam. Un, tad man atkal ir sagatavots pārdomas. Un es ticu, ka tās atnesīs jums svētību, gan galvenās domas. Pierakstīju vakarā, kā nāk mājās. Tā es ķeros klāt pie pārdomām. Rakstu un vakars man paiet, kas saka, lai domātu, lai pārdomātu to, ko esmu izlasījis, un lai tiešām es būtu par svētību jums, lai Dievs tiešām svētī, jo tā svētība nāk no tā kunga, protams, ne no manis. Un pirmā galvenā doma, ko es šeit redzu, lasot Lūkas evaņģēlija 2. nodaļu un 2. daļu no šīs nodaļas. Pirmais, ko es redzu,
Tātad Simeons templī, ja. Simeons ir taisnīgs un dievīgs cilvēks, ja, kā mēs arī šeit lasījām, kad, redzi, kāds cilvēks bija Jeruzalemē, viņa vārds bija Simeons, ja, šis cilvēks bija taisns un dievīgs. Tad Simeons ir taisnīgs un dievīgs cilvēks, kuram svētais gars bija atklājis, ka viņš neredzējis nāvi, pirms viņš būs redzējis Dieva svaidīto. Un viņš svētā gara vadīts, tad Simeons nonāk templī, ieraug Jēzu un atzīst par viņu ilgi gaidīto pestītāju. Un viņš slavē Dievu, tad slavē Dievu, ka tagad viņš var mierīgi nomirt, jo ir redzējis Dievu pestīšanu, kas ir gaisma pagāniem un Izrēla, un slava Izrēlam. Un Simeons arī brīdinā Mariju, ka Jēzus būs par zīmi, kur daudzi noraidīs. Mēs arī to redzam, ja, kad Jēzus būs par zīmi. Lasot evaņģēlijus, mēs redzam to, kad Jēzus bija tiešām noraidīts un cilvēkiem, kur daudz noraidīs, un ka Marijas sirdī šķēps, kā zobens dursies, un ka Marijas sirdī, tiešām kā zobens, viņa sirdī dursies, norādot uz ciešanām, ko viņa piedzīvos nākotnē. Tad viņš norāda to, ka Marija, protams, ka mammai tās bija arī ļoti liels sāpes par Jēzu, un viņš norāda uz ciešanām, ko viņa piedzīvos nākotnē. Otrā galvenā doma, ko es redzu, praviete Anna. Tātad Anna ir praviete, kas ilgus gadus pēc vīra nāves kalpo templī, galējot un lūdzot, slavu Dievam. Un ieraugot Jēzu, tad Annas reakcija, ieraugot Jēzu, viņa arī slavē Dievu un stāsta par šo bērnu visiem, kas gaida Jeruzalemē atbrīvošanu, pestīšanu. Ja? Trešā doma, ko es redzu, Jēzus bērnība Nācaretē. Tad Jāzeps un Marija izpild visus Mūzes bauslības noteikumus, atgriežās ar Jēzu uz savu pilsētu Nācareti, un Jēzus aug kļūstot spēcīgs un piepildīts ar gudrību, un Dieva labvēlība ir pār viņu. Un ceturtā galvenā doma, ko es redzu, kad Jāzeps un Marija katru gadu dodās uz Jeruzalemi, lai piedalītos Paskā svētkos, ja, ceturtā galvenā doma. Un, kad Jēzum ir 12 gadi, viņi paliek Jeruzalemē, bet vecāki to pamana tikai pēc dienas ceļojuma. Un viņi atgriežās, lai viņu meklētu. Tad vecāki atgriežās atpakaļ Jeruzalemē, lai meklētu Jēzu. Un pēc 3 dienām viņi atrod Jēzu templī, sēžam starp skolotājiem, ja, starp mācītājiem un klausoties un izjautājot. Un viņi bija pārsteigti, ja, par Jēzus gudrību un par viņa atbildēm. Un Marija un Jāzeps bija ļoti noraizējušies, un Marija jautā, kāpēc Jēzus tā rīkojās. Bet Jēzus atbild, ka viņam vajadzētu būt, viņam vajag darboties tēva lietās, pareizi, slavu Dievam, un vecāki nesaprot šo atbildi. Un 5. doma – Jēzus paklausība un izaugsme. Tad pēc atgriešanās Nācareti Jēzus atgriežās ar vecākiem Nācaretē, un tiem ir paklausīgs. Un viņš pieaug gudrībā, Jēzus augumā un žēlstībā pie Dieva un cilvēka priekšā. Slava Dievam! Amen! Slava Jēzum Kristum! Jā, tagad padomāsim viņai, kā to, ko mēs esam izlasījuši, kā mēs to varam piepildīt savā dzīvē. Un pirmais solis gaidi uz Dieva apsolījumiem ar pacietību un ticību. Mēs atveram Bībeli, mīļie, mēs lasām un mēs uzticamies tam, ko Dievs ir apsolījis. Un es saprotu, ka Bībele ir dāvana katram cilvēkam, tā ir rakstīta tieši tev, katram cilvēkam šeit uz zemes, lai mēs baudītu Dievu labvēlību, Dieva žēlstību, Dieva mīlestību,
lai mēs vienkārši esam priecīgi, ejam cauri šai dzīvei, un ka mūsu dzīves iepriecinātājs ir Jēzus Kristus. Amen. Ka mums nav jāklausās kaut kādas anekdotas, ka mums nav, kā Bībelē teica, kad pasaulē salds prieks būs bauda viņa dzīves dienā, bet mums šis saldais prieks nāk no Jēzus, ne no pasaules. Amen. Slava Dievam par to. Jā, kaut ko. Man te Valdis Indra Šonaks tūlīt dziedās. Es te kaut ko esmu. Pārliksim citu mūziku. Slava Jēzum Kristum. Tad šodien domāsim par soļiem. Domāsim par soļiem, kā to visu varam mēs piepildīt savā dzīvē, to, ko mēs izlasījām. Un pirmais solis, tad gaidas Dieva apsolījumiem ar pacietību un ticību. Tad Simeons, mēs redzam to, ka Simeons viņš ļoti pacietīgi gaidīt. Svētais gars viņu bija uzrunājis, jā, kad viņš redzējis, viņš tā kā nenomirs, pirms viņš nebūs redzējis tā kunga pestīšanu. Un tad Simeons dzīvoja taisnīgi un gaidīja Dieva apsolīto pestītāju. Līdz viņam bija iespēja viņu redzēt. Un praktiski es saprotu, kā es to varu pielietot. Uzcies Dievam un gaidi pacietīgi viņa laiku. Uzticies Dievam un gaidi pacietīgi viņa laiku tavā dzīvē. Pat ja atbildes nāk lēnām. Es zinu, kad mācītājs Andris Opengeims, ka viņš viesojas pie mums, mēs arī organizējam visus tos dievkalpojumus šeit pa Angliju ar Kristīnu un daudz dažādās draudzēs. Tad, kā viņš man pateica, kā viņš lūdza, viņš teica, Dievs, es gaidīju, es tik ļoti gaidīju, un tu atbildēji, un tu sveitīji, un tu palīdzēji. Un tiešām uzties Dievam un gaidi pacietīgi viņa laiku lūdz, un tiešām pat, ja atbildes nāk tavā dzīvē lēnām. Es ļoti gribētu, es te runāju par to, ka visas atbildes nāk lēnām, ka nenāk uzreiz. Gribētu, lai jūs, ja jums ir tāda iespēja uzrakstīt komentārā, mums ir tāds, kas saka, mēs komunicējam savā starpā, un kā ir jūsu dzīvē, vai atbildes no Dieva atnāk jūsu dzīvēs ļoti ātri, vai tas nāk lēnām, kā ir jūsu dzīvē. Tātad uzties Dievam gaidi pacietīgi viņa laiku, pat ja atbildes nāk lēnām. Dievs vienmēr piepilda savus apsolījumus. Vai tu tam tici, brāl, māsa? Uzrakst komentārā. Vai tu tam tici, ka Dievs piepilda savus apsolījumus tavā dzīvē? Un savā laikā, kad tas notiek savā laikā, es ļoti gribētu dzirdēt, kā ir jūsu dzīvē. Vai jūs saņemat lūkšana atbildes no Dieva, un cik ilgā laikā tas notiek jūsu dzīvēs? Vai tas notiek ātri? Es domāju, ka ir lietas, kas notiek ātrāk, ir kas nāk lēni. Bet tiešām lūdzu Dievam pēc pacietības un uzticības, ka tu esi pacietīgs un uzticīgs Dievam. Amen. Jo es te visu laiku runāju par to, ka nāk lēnām, varbūt kāds saka, man te viss nāk ļoti ātri un viss notiek ļoti zibenīgi manā dzīvē, tāpēc ļoti gribētu dzirdēt, kā ir tavā dzīvē. Otrais solis pieņem un slavē Dievu, tad slavē par viņa plānu, pat ja tas iznāk, kaut arī tas vienkārši ir pavisam savādāk nekā tu gaidīji. Ja? Pieņem un slavē Dievu plānu, pat ja tas pavisam ir savādāk nekā tu domā. Varbūt mēs kaut ko, kā ir Bībelē rakstīts, cilvēks domā, Dievs dara. Un, jo Bībelē rakstīts tā, ja, kad viņa domas ir augstākas par mūsu domām. Cik augsts debes ir par zemi, tik liels viņa domas. Tāpēc mēs kaut ko varam domāt, bet Dievam ir pilnīgi cits domas. Tāpēc, jā, Simeons tad pravietoja Marijai. Simeons slavēja Dievu par pestītāju, Simeons, ja. Bet arī brīdināja Mariju par ciešanām, kas viņu sagaida. Un praktiskais pielietojums ir tajā, pielāgojies tam, ka Dieva plāns nevienmēr ir bez grūtībām. Ja? Saprot, ka nevienmēr Dieva plāns tavā dzīvē, ka viss būs ļoti skaisti un tā tālāk, bet
arī atceries, ka vienmēr tas var būt arī, ar grūtībām. Un, ja tu saskaries ar izaicinājumiem savā dzīvē, uzticies, ka Dievs tev ved cauri tiem, ka tu ej šiem izaicinājumiem cauri kopā ar Dievu, ka tu ej kopā ar Dievu un ka viņa plāns vienmēr ir labākais. Ja tu esi uzticējis savu dzīvi Dievam, atceries, ka Dieva plāns tavā dzīvē ir vislabākais. Amen. Ka Dievs palīdz, viņš svētī tavu laulību, viņš svētī attiecības ar cilvēkiem. Tu uzticies Dievam, viņš tev palīdz, tāpēc, ka viņa plāns vislabākais ir tavā dzīvē. Tu esi uzticējis savu dzīvi Dievam. Un, iesim tālāk. Un trešā doma – dzīvo, lai tava dzīve ir veltīta Dievam. Amen. Lai tu esi tiešām nodevies Dievam, ka tu kalpo Dievam, ka tu esi veltījies viņam. Un Anna, tālāk šī trešā doma, Anna, kas gavēja un lūdza. Tad praviete Anna bija veltījusi savu dzīvi kalpošanai Dievam. Viņa bija tur nodzīvojis, nemaldos, 8 gadus ar vīru, un atrēta, tad vīrs aizgājis mūžībā, un viņa dienām naktīm kalpoja templī, gavējot un lūdzot. Un esi arī tu veltīts kalpošanai, esi veltīts lūkšanai un kalpošanai citiem. Vai tu vēlēsi tādu dzīvi, ka tu lūdz, ka tu gavē un ka tu savu dzīvi veltī kalpošanai citiem. Un tiešām atrod laiku ikdienā, lai meklētu Dievu caur lūkšanām. Un lūkšanas tiešām ir varants ierocis. Es to redzu savā dzīvē, kad viss nāk caur lūkšanām, un lūkšanas ir varants ierocis. Tāpēc atrod laiku ikdienā Dieva ierocis, Dieva dots ierocis lūkšana, un atrod laiku ikdienā, lai meklētu Dievu caur lūkšanām un piedalies kalpošanā savā draudzē. Amen. Piedalies kalpošanā savā ģimenē arī. Protams, tur kalpot savā ģimenē, draudzē. Tāpēc, velti savu dzīvi Dievam. Un ceturtais solis paklausi Dieva bauslībai un tiešām, lai tas kungs, lai tava ticība aug, lai viņš strādā tavā dzīvē, lai tava ticība pieaug. Paklausi Dieva vārdam, teiksim tā, Dieva bauslībā vai Dieva vārdam. Paklausi tam, ko Dievs ir nolicis, viņa likums, to, ko mēs lasām Bībelē, kā mums patiesībā ir jādzīvo. Jāzeps un Marija tad ievēroja bauslību. Pēc Jēzus piedzimšanas viņi izpildīja visus bauslības noteikumus, atnesot Jēzu uz templi. Tad viņi dzīvoja pēc Dieva vārda, pēc bauslības, un, protams, mēs dzīvojam šajā brīdī jaunajā derībā, bet viņi izpildīja visu šīs vecās derības prasības, un tad tā praktiskā pielietošana ir tāda, ka esi uzticīgs Dieva norādījumiem, un māci tos arī citiem, it īpaši bērniem, Lasi Bībeli, māci arī saviem bērniem Dieva vārdu, un tiem, kurus tu audzini. Un regulāri praktizē garīgas ieradumus, kas palīdz tev un citiem augt ticībā. Amen, ka tev ir garīgi ieradumi, tu pirms ēšanas lūdz Dievu, tu liec slavēšanas mūziku un slavē Dievu, tu uzticies Dievam, tu ej ārā kaut kur no mājām, tu lūdz Dievu, lai Dievs sargā. Ka tiešām tavu bērni redz, ka tu lasi Bībeli, ka tu lūdz Dievu, ka tu atrod atbildes no Dieva, nevis, ka tu pats kaut ko panāc savā dzīvē, bet ka tu atrod atbildes no Dieva, un ka bērni redz, kad Jēzus vada tavu dzīvi, kad tavā dzīves centrā ir Jēzus Kristus, un lai arī cilvēki apkārt to redz. Amen. Ka tavas dzīves centrā ir Jēzus Kristus. Un piektais solis meklē gudrību un izglītību garīgās lietās. Meklē gudrību un izglītību garīgās lietās. Tad Jēzus templī sarunājās ar skolotājiem. Tad Jēzus, būdams 12 gadus vecs meklēja iespēju mācīties
un diskutēt par garīgiem jautājumiem ar skolotājiem templī. Un tā praktiskā pielietošana tāda, esi gatavs mācīties un iegūt dziļāku izpratni par Dieva vārdu. Amen. Tad esi gatavs mācīties un iegūt dziļāku izpratni par Dieva vārdu. Tad meklē iespēju izglītoties. Meklē iespēju izglītoties un dalīties ar savām zināšanām, kā es to daru katru rītu. Es dalos ar tām zināšanām, ko Dievs man ir devis. Un tiešām, ja tev ir tāda iespēja draudzē piedalīties Bībeles studijās un citās garīgās diskusijās. Un paldies arī, ka jūs piedalāties šajā raidījumā. Es ticu, ka arī caur šiem raidījumiem jūs mācaties un kļūstat gudrāki šajos garīgajos jautājumos. Sastais solis, tad esi saprotoši pēc citu nesaprašanu. Esi saprotoši pēc citu nesaprašanu vai neizpratni. Tad Marija un Jāzeps nesaprata, kad Jēzus teica, ka viņam jādarbojas savu tēvu lietās, Jāzeps un Marija to nesaprata, un vecāki to nesaprata. Un praktiskais pielietojums ir tāds, esi pacietīgs un saprotošs, ja citi cilvēki nesaprot tavas ticības, izvēles un tavu dzīves ceļu. Esi pacietīgs un esi saprotošs. Arī tad, ja cilvēki tevi nesaprot, ja tavas izvēles ikdienā un tavu dzīves ceļu. Kāds citi varbūt šodien var teikt, ka viņš sajūtas prātā, kā citi tur rakstījuši, ko tu pīpē, vai ko tu lieto, ka tu esi tur priecīgs un laimīgs kopā ar Dievu. Jo cilvēkiem šķiet, ka nevar nekā savādāk būt laimīgi, kā kaut kur kādos tusiņos, kaut kādās balītēs, pie alkohola pudeles vai starp draugiem. Bet mēs esam laimīgi garīgā ģimenē, draudzē un kopā ar Jēzu lasot Bībeli, lūdzot Dievu, un mēs esam priecīgi un laimīgi. Un tiešām uzcies Dievam un esi gatavs, ka nevienmēr tevi cilvēki izpratīs tavu garīgo ceļu. Ja? Es domāju, ka tu arī vari pateikt uzrakst komentārā, vai cilvēki saprot tavu ticības ceļu, vai visi, kā tur saka, teica tavu glaimas, ja? vai tomēr ir pavisam viss savādāk. Septītais solis, esi paklausīgs un pieaudz garīgajā izpratnē. Esi paklausīgs un pieaudz garīgajā izpratnē. Tad Jēzus paklausīgs saviem vecākiem un arī garīgā izaugsme. Tad Jēzus atgriežās ar vecākiem un ir tiem paklausīgs, vienlaikus pieaugot gudrībā un Dieva žēlstībā. Amen. Kā Bībelē arī rakstīts, godā savu tēvu māti, tad ilgi dzīvos virs zemes un tev labi klāsies. Un praktiskā pielietošana tāda. Esi paklausīgs Dieva gribai. Esi paklausīgs Dieva gribai un esi gatavs pieaugt gan garīgajā izpratnē, gan arī tajā cilvēciskā izpratnē. Ja? Esi gatavs pieaugt un lūdz pēc Dieva gudrības, lai tu spētu ikdienā pieņemt pareizus lēmumus un dzīvot pēc Dieva gribas. Kā es vienmēr saku, mēģē, viss atnāk caur lūkšanu, tāpēc, ja tev nav gudrības, Bībelē teica Jākaba vēstulē, ja kādam nav gudrības, lai lūdz no Dieva, kas katram dod nepārmestams, tāpēc tu kļūt gudrs Dieva lietās un tiešām lūdz pēc Dieva gudrības, ka tu ikdienā spētu pieņemt pareizs lēmums un ka tu dzīvo pēc Dieva gribas. Amen, ka tu dzīvo pēc Dieva gribas. Palūkšu, mīļie, pēc šiem punktiem un tiksimies atkal rītā raidījumā Sirdsbalss, kā es vienmēr jūs aicinu visus piedalīties, esiet kopā. Ticu, ka tas, ar ko es dalos katru rītu, ko es atnākot no darba, pierakstu, pārdomāju, arī bildīt uztais, pēc tam ielieku, kā galveno bildu video, pēc tam nāku mājās, lejuplādēju YouTube, es nezinu, kāpēc kaut kā es nevaru iziet YouTube tiešādē, bet pēc tam es lejuplādēju kā videoklipu, dalos arī draugiem LV,
Es priecājos par to, ka es varu izplatīt labo vēsti, ka es varu sludināt labo vēsti katru rītu, ka tās ir labās ziņas tavā un manā dzīvē, un kad es varu katru rītu sludināt labo vēsti par Jēzu Kristu, par mūsu pestītāju un glābēju. Un lūksim, debes Tēvs, es Tev pateicos Tev par šo brīnišķīgo rītu, Jēzu Kristu, un es pateicos, kungs, es uzticos, palīdz debes Tēvs katram, arī tam brālim, brīnišķīgajam brālim un māsai, ka šajā rītā skatās tiešai. Es lūdzos Dievs, ka viņi uzticās Dievam, un ka viņi gaida pacietīgi, ka mēs uzticamies Dievam, un ka mēs gaidam pacietīgi, kungs, Tavu laiku mūsu dzīvē, Tavu laiku mūsu dzīvē, debes Tēvs. Ja arī atbildes nāk lēnām, mēs gaidījām uz to kungu, un viņš noliecās un izvilka mani no dubļainām dūņām, un viņš lika manā mutē jaunu slavas dziesmu, un daudzi to dzirdēs, un viņus pārņems bība. Un debes Tēvs, tiešām es gaidīju, mēs visi gaidams to kungu, un viņš noliecās un izvilka no dubļainām dūņām, un lika manas kājas uz cietas klints, un lika manas kājas uz cietas klints, un manā mutē, un tavā mutē viņš lika jaunu slavas dziesmu, un daudzi to dzirdēs, un viņus pārņems bība. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Un es pateicos, kungs, ka Dievs, Tu piepildi savus apsolījumus savā laikā. Un debes Tēvs, mēs lūdzamies pēc uzticības un pacietības, ka mums ir pacietība un uzticība Dievam, un ka mēs mākam gaidīt, ka mēs gaidījām uz to kungu. Halleluja! Un mēs arī lūdzamies, Dievs, palīdz mums pielāgoties Tavam plānam, Dievs, pielāgoties Tavam plānam. Un mēs zinām, kungs, ka tas nav ne bez grūtībām, bet kad mēs saskaramies, debes Tēvs, ar izaicinājumiem, Jēzu, kad mēs saskaramies ar izaicinājumiem, ka mēs uzticamies Tev, Dievs, jo Tu ved mūs cauri mūsu dzīvei. Un mēs zinām, Dievs, ka Tavs plāns mūsu dzīvei ir viss tas labākais, Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam, debes Tēvs, arī, ka mēs esam veltīti lūkšanām un kalpošanai citiem. Kad, kungs, mēs veltam Tev savu dzīvi, ka mēs, kungs, veltamies kā Anna, viņa lūdza un gavēja, ka arī mēs atrodam laiku ikdienā, lai meklētu Dievu savu lūkšanām un ka mēs piedalāmies kalpošanā savā draudzē, ka mēs piedalāmies kalpošanā savā draudzē. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Un palīdz, debes Tēvs, ka mēs esam uzticīgi Dieva norādījumiem, ka mēs esam uzticīgi Dieva norādījumiem, un mēs mācam to arī citiem, it īpaši bērniem, ka mēs mācam Dievu vārdu. Un tiešām palīdz mums regulāri praktisēt garīgs ieradums, kas palīdz man pašam un arī citiem augt ticībā. Es to lūdzu varenajā Jēzus Kristus vārdā. Un debes Tēvs, arī lūdzos, palīdz, ka mēs esam gatavi mācīties un iegūt dziļāku izpratni par Dievu vārdu, ka mēs esam gatavi mācīties un iegūt dziļāku izpratni par Dievu vārdu, ka mēs meklējam iespējas izglītoties un dalīties ar savām zināšanām, un ka mēs tiešām piedalāmies Bībeles studijās un citās garīgās diskusijās Jēzus Kristus vārdā. Un palīdz, Tēvs, ka mēs esam pacietīgi un saprotoši, ja arī citi cilvēki nesaprot mūsu ticības izvēli un mūsu dzīves ceļu. Palīdz, kungs, ka mēs uzticamies Tev, Dievs, un ka mēs esam gatavi, ka nevienmēr visi izpratīs mūsu garīgo ceļu. Ne visi, kungs, un es to redzu arī savā dzīvē, ka ne visi izprot to garīgo ceļu mūsu dzīvē, debes Tēvs, bet mēs esam izvēlējušies Jēzu un to pašu krustā sisto. Es Tev pateicos, Jēzu, kā apostols Pāvils ir teicis, es neko citu negribu zināt, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto. Un esmu krustā sist pasaulē, lai dzīvotu Kristum, lai dzīvotu Dievam, lai dzīvotu svētajam garam, Jēzus Kristus vārdā. Un palīdz, debes Tēvs, ka mēs esam arī paklausīgi Dieva gribai, un ka mēs esam gatavi pieaugt un
pieaugt garīgi un arī garīgā izpratnē un arī cilvēciskā izpratnē. Un Debes Tēvs tiešām lūdzu pēc Tavas gudrības, Debes Tēvs, lūdzu pēc Tavas gudrības, Jēzu. Es lūdzos pēc Tavas gudrības, mīļais, dārgais, svētais gars. Es lūdzos pēc Tavas gudrības, lai spētu, kungs, mēs visu, es lūdzos par šo cilvēku, skatās šo pārādi, ka Dieva gudrība piepilda viņa sirdi, viņa garu, viņa dvēseli. Es lūdzu varenajā Jēzus Kristus vārdā. Tiešām, kungs, kad es spētu ikdienā, ka mums ir tiešām Dieva gudrība, ka mēs spētu ikdienā pieņemt pareizus lēmumus un dzīvot pēc Dieva gribas, ka mūsu dzīvē ir Dieva gudrība, ka mēs spējam pieņemt pareizus lēmumus un dzīvot pēc Dieva gribas. Jēzus Kristus vārdā. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Lai tas kungs jūs svētītam svētī, lai viņš paplašina jūs robežu, lai tā kunga roka ir alaž ar jums, lai viņš pasargā jūs no nelaimes, ka jums nav jācieš sāpes. Un visi kopā šajā rīta stundā lūdzam, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen, amen, amen. Esiet svētīti, mīļie, lai Dievs bagātīgi svētī, un tiksimies jau atkal rītā raidījumā, un rītā, ja mēs lasam Lūkas evaņģēlija 3. nodaļu, tad Jāņa Kristītāja sludināšana, Jēzus kristīšana un Jēzus ciltskoks. Es domāju, ka mēs to ciltskoku gan nelasīsim, ja jūs vēlaties, varat izlasīt, bet katrā gadījumā lasam Lūkas evaņģēlija 3. nodaļu. Amen. Jā, mīļie, esiet svētīti un tiksimies atkal rītā raidījumā Sirdsbalss. Rītā svētā piekdiena un priekšā pēc tam svētās 2 brīvdienas, bet jā, lai Dievs svētī, lai Dievs sargā mūsu ceļā, lai šī diena tiešām izdevusies svētīt, lai Jēzus jūs īpaši samīļo šajā dienā, lai Dieva miers jūsu namā. Esiet svētīti un tiksimies jau atkal drīz kopā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un iepriecina šajā rīta stundā. Esiet svētīti. Lai Dievs ir ar jums, un kas būs pret jums, esiet svētīti, lai Dieva miers jūs namā, un lai Jēzus īpaši samīļo jūs šajā dienā. Esiet svētīti.